ierakstu. Tā, ok, par paša kursa darbu. Tad, kur mēs palikam? Tad mēs pabeidzam runāt par distants aizsardzību, tad secīgi par otro uzdevumu. Tad ir nepieciešams sākumā uzkonstruēt vektoru diagrammu, ko redz aizsardzība, kāda bojums ir noteikta vieta. Tad mēs izrunājam, kā konstruēt vektoru diagrammu, kā taist aizvietošanas schemas. Pēc tam nepieciešams izreicināt iestatījumus distants aizsardzībai un uzkonstruēt zonas, nostrādes zonas. Un pēdējais pārbaudīt, vai aizsardzība ir jūtīga vai nav jūtīga. Kā mēs to darām, mēs tad salīdzinām pretestību, ko izreicina aizsardzība pēc formulas, un tad salīdzinām ar iestatījumu. Ja kā jot ir lielāks nekā 1,2, tad viss ir labi. Kad šeit varētu būt problēmas ar to jūtīgumu, tad, ja mums ir kādi atzarojumi, jeb kad pa ceļam parādās, piemēram, sprieguma avots, nu, teoretiski tad, ka ir šeit, piemēram, C aizsardzība, ja, un šeit, tur, kur kopna ir 2, tiek pieslēgts EDS avots, nu, jeb sistēma vai ģenerators, ja. Tas nozīmē, ka ģenerators paceļ spriegumu šeit, kas izkropļo situāciju. Bojums, piemēram, ir L3 līnija, C, mēs gribam, lai rezervē L3 aizsardzību, šeit ir ģenerators, tad C aizsardzība trešā zona visticamāk nebūs jūtīga, tāpēc, ka šitais te ģenerators, nu, sistēma pacel spriegumu, izkropļo situāciju, un attiecīgi mēs nepareizi varēsim, nu, aizsardzība nepareizi izreicinās pretestību. Tad standarts gadījums, kad pa ceļam mums parādās kādi avoti, ja, kas paceļ spriegumu. Ja mums ir radiāls gadījums, kad pa ceļam nav nekas, kas varētu pacelt spriegumu, tad mēs izreicinām tā, kā vajag. Ok, labi, tad nākamais uzdevums, kas mums palika, ir strāvas aizsardzība. Pie tam nulsecības strāvas aizsardzība. Nu, ņemot vērā, ka jau gandrīz ir maijs, līdz galam, līdz kursa darba galam vēl ir tālu, tāpēc pa lielam tātad šitais te uzdevums pēdējais, ja, kas ir ar strāvas aizsardzību, nulsecības strāvas aizsardzību, būs kā papildu uzdevums, lai būtu lielāka atzīme. Ja viņš nebūs izdarīts labi, tātad nekas var nodot arī bez strāvas aizsardzības. Bet tiem, kas grib labāku atzīmi, es šodien tad pastāstīšu, kas šeit par lietu. Tad Principā viss, kas ir nepieciešams, aprakstīts šeit materiālu, sākot ar 45. lapas pusi. Tāpēc, ka principā šeit materiāls arī saucas virzīta nulsecības strāvas aizsardzība. Tad kas mums šeit ir? Tātad, pa lielam kursa darba ir pateikts, ka mums ir 3 pakāpes, bet mēs šeit pārunāsim par 2 pakāpēm. Principā ar 2 pakāpēm mums šeit arī pietiks, tad trešo varam nereicināt. Mums ir tātad 2 pakāpes. Otra vai pēdējā pakāpe, nu, atkarība no tā, cik daudz, tātad pēdējā pakāpe. Kāda viņa ir ideja? Nu, vienkārši runājot par strāvas aizsardzības projektēšanas ideju, ko mēs gribam panākt? Mēs gribam panākt lielāku, pēc iespējas lielāku jūtību, tad tas nozīmē, ka strāvas iestatījumam pēc iespējas jābūt mazākam no vienas puses, bet no otras puses mums jānodrošina selektivitāte. Tāpēc pēdējo pakāpi mēs izreicinām izjot no tā, kā mēs gribam pēc iespējas mazāku iestatījumu. Un kādi mums ir ierobežojumi? Nu, pirmais ierobežojums šeit mums ir nebilants strāvām. Tad es uzreiz sākšu no pēdējās pakāpes, kur viņi man šeit ir, kur viņi parādās. Kur man teorija par nebilants strāvu? Līdz palaidu garam varbūt. 1,13 izteiksmē. Tā, kur viņas 13 izteiksmē?
Kur tas mums bija 1,13 izteiksmē? Tas mums bija šeit kaut kur. Tā, 13 vai tur bija 2. Jā. Pie tam šeit ir vienkārši jautājums, kā to pareizi nosaukt. Ne bilances vai nebalanses. Nu, ja mēs runājam par balansēšanu, tad varētu būt, nu, vienkārši ir varianti, kad viņu sauc izojot no nevis no grāmatvedības, kur mums ir bilance, bet balansēšana. Tāpēc nebalans strāvā. Nevis ne no vārda bilance. Tad kāda ir ideja? Mer ierīces. Tātad mums ir mer ierīču iespējas ierobežojumi. Tad mums ir straumaņi, kas nodrošina, ka mēs nolasām izslēguma stravas vērtību, izslēguma momenta. Pie tam Dolgicers jums stāstīja par to, ka mums eksistē uzskaites traumaņi, ja, ar labu precizitāti, bet viņu sērde piesatinās un viņi nav spējīgi mērīt strāvu lielāku par nominālu, ja? Bet relē aizsardzības vajadzībām mēs izmantojam straumaņus, kas varētu mērīt strāvu vairākas reizes lielāku par nominālu, jeb izslēgumu strāvu. Tad mums ir nepieciešama savādāk taisīt sērdi, pie tam parādās tāds trūkums, ka pie tādas konstrukcijas viņi nevar būt baigi precīzi. Nu, mums arī nevajag, tāpēc, ka kad mums strāva vairākas reizes lielāka par nominālu, precizitāte nav tik būtiska. Un 10% precizitāte ir ok, bet atkal viens rāda plus 10%, otrais rāda straumes minus 10%, pie tam rādas, tad mums nekas nav, bet tomēr kaut kādu stravu mēs redzam, tāpēc, ka mer ierīces mums kaut ko ne tā rāda. Tāpēc pa lielam nebilants strava pamata iziet no tā, ka mums mermaiņi, tātad stravmaņi konkrēta gadījumā var melot. Un tāpēc šeit mums ir formula, kur ir 3 koeficienti, 3 vērtības, pie tam 2 koeficienti. Pirmkārt, kāda gadījumā mērmaiņu mērīšanas kļūda var būt lielāka, jeb novirze no pareizas vērtības var būt lielākā. Pie trīsfazīga bojuma. Tātad trīsfazīga strāva, kur viņi ir. Tātad pie lielākas strāvas, protams, mums būtu vislielākā kļūda, ja notiktas vienības, jeb amperos. Un 2 koeficienti. Viņu var nosaukt kā vienlīdzības koeficienti, jeb identitātes koeficienti. Tātad, vai mums traumaņi ir no vienas partijas, no viena ražotāja un tā tālāk. Tāpēc mēs pieņemam, ka mums šeit ir 2 koeficienti. Viens no tiem būtu kādi 0,1, ja mēs pieņemam, ka mums ir kļūda 10%, un otrais tātad 0,5,1 pieņemam par vieninieku, kas mums liecina par to, ka viņi visi ir identiski. Bet re, kur ir pati nebalans strāva. Kas ierobežo, ja, mūsu zemāko iestatījumu. Un tad, re, kur viņi mums būs, re, kur ir. Nē, tas ir nostrāda 2, tas ir cits, kur mums nestrāda. Re, kur ir. Tātad mēs izreicinām, re, kur ir. Izreicinām nebilants strāvu. Tas mums minimālais iespējamais iestatījums. Pie tam mums jāatceras, ka mums jābūt kādam koeficientam, ja vismaz 20%, lai varētu atregulēties no iestatījuma. Tad pa lielam pēdējais iestatījums, tad 1,2 no nebalans. Tas ir ierobežojums. Tāpēc, ka redzat, šeit nevienādība zīme, ja? Lielāks, mazāks. Ierobežojums. Otrais ierobežojums, kas mums ir? Mums arī nepieciešams nodrošināt, lai iestatījums būtu jūtīgs.
Tas nozīmē, ka mums iestatījumam jābūt jūtīgam pie minimālā izslēguma strāvas, ja pie divfazīga bojuma. Lai koeficients kā jot būtu lielāks par 1,2. Attiecīgi, viens ierobežojums mums, lai iestatījums būtu lielāks par, otrais ierobežojums, lai viņš būtu mazāk par, tāpēc, ka, jo mazāk, jo jūtīgāk. Tad par 1,2. Tad mēs atkal darām to, ko darījām iepriekš. Meklējam minimālo režīmu, kur, palielam tas jau mums ir atrasts no iepriekšējā uzdevuma. Tad minimālo režīmu, lai nodrošinātu aizsardzību. Un attiecīgi tad dalām ar 1,2, lai nodrošinātu, lai iestatījums būtu jūtīgs. Un lai tās cipars būtu arī lielāks par tā. Vajadzētu paintu uzzīmēt. Tātad mums ir iestatījums. Nosauksim viņu par otra iestatījums. Tātad viņš ir lielāks nekā 1,2 INB. Un viņš ir mazāks vai vienāds nekā I. Tas būtu minimālais. Dalīts ar KJ 1,2. Lai viņa būtu jūtīga. Pie tam mēs saprotam, ka mēs gribam iestatījumus pēc iespējas mazāko, tāpēc viņš tiecas pie šitas vērtības. Tas, kas mums ir ar otru iestatījumu. Kas ar pirmo? Kas mums ar pamat iestatījumu? Pamat iestatījums mums šeit principā ir diezgan vienkārši. Tātad kā, kur viņš mums formula ir? 1,3, 1,2. Tātad kā drošības reiz maksimālais ārējais bojums. Kur ir maksimālais ārējais bojums, ja? Mēs jau runājam, tas nozīmē, ka tas mums ir tā kā uz kopnes, tātad paša līnijas galā palielam tas pats punkts. Tātad mēs izreicinām iestatījumu un tātad pirmas kārtas iestatījumu, tātad pirmas pakāpes iestatījums un tātad attiecīgi izreicinām otras pakāpes iestatījumi. Tad samazināsim visu darbu, lai jums būtu tikai 2. Un tad, kad mums ir iestatījumi, ir nepieciešams viņus tātad uzzīmēt. Kur viņi ir? Kur ir zīmējums, ja? Zīmējums tātad. Mēs normāli režīma zīmējam 3,0, ja? Tātad šeit ir 3,0, tad strāvas attiecīgi, ja? Un apzīmējam tātad šeit tad iestatījumus, ja? Viss pēc piemēra. Tad vēlreiz, tātad jums ir nepieciešams uzkonstruēt šito te laika strāvas raksturlikne, tātad, jā, tātad rekur ir strāva, rekur ir attālums un rekur ir te laiks, jā. Daram tā, ka šeit, lai būtu tikai 2 iestatījumi, jums pietiks, jā. Kursa darba ir patīks 3, bet lai ir 2, jā. Lai ir 2, un šeit viens svarīgs moments ir laiks. Kāpēc tik maz, teiksim, uzmanības pie strāvas aizsardzības? Tāpēc, ka viņi ir pavisam rezervējuši aizsardzību, un šeit nostrādes laiks, redzat, piemēram, kur ir, bet mūsu gadījumā šeit nostrādes laiks būs, tā kā mums ir rezerves aizsardzība, tātad T ir vienāds ar T distants aizsardzības plus delta T. Tas nozīmē, ja mums distants aizsardzība pēdējai pakāpai laiks ir 2 sekundes, tas nozīmē plus vēl 0,5. Tas mums būs 2,5 sekundes.
Tātad mums jānodrošina, lai strāvas aizsardzība būtu selektīva ar distances aizsardzību. Jeb citiem vārdiem, lai neparklājās. Nu, un tā kā mums ir divas pakāpes, skaidrs, ka pirmā pakāpe būs tātad šeit ir T1, un te ir būtu T2, kur mums jau būtu 3 sekundes. Nu, ot. Tad, un šeit jums noderēs iespēja bīdīt bojuma vietu, lai uzkonstruētu, kā mainas izslēguma strāva atkarība no tā, kur ir bojums, ja? Tad mēs šeit, nu, ok, nezinu, tur kādas, nezinu, 5 punkti pietiek katrai līnijai, ja? Tad mēs mainam pretestību katra līnija pirms un pēc, tā mēs bīdam bojumu, lai varētu uzkonstruēt šito te laikstrāvas diagrammu. Un šeit attiecīgi būs redzams, tātad, kā cik tālu katrs iestatījums varētu aizsargāt un kā viņi savstarpēji pārklājas. Jā, lai šeit būtu selektīva darbība, lai pakāpes nepārklājas. Tāpēc vizualizācija ir ļoti svarīga šeit. Nu, palielam, kā teicu, šeit viss pēc piemēra. Šeit nav nekas tāds baigi sarežģīts, vienkārši papildu darbs, kas ir atkal laiks. Laika maz, tāpēc kas paspēs, tas paspēs. Vienkārši jautājums, kāda atzīme būs. Nu, vot, kaut kā tā. Šodien no manas puses nav tik daudz, tā kā jāpalasa šeit dokumentiņi, ja? Un vienīgais šeit, kas par lietu, šeit ir diezgan daudz, ja? Kāpēc? Tāpēc, ka šeit bija pateikts, ka nav iespējams ar vienu iestatījumu grupu, ja, nodrošināt aizsardzību. Tāpēc šeit atkarība no tīkla konfigurācijas tika izmantots dažādas iestatījumu kombinācijas, bet atkal tas jau ir cits stāsts. Jūsu kursa darba pamata aizsardzība ir distance aizsardzība, tāpēc mums šeit būs tikai viena iestatījuma grupa. Tātad tikai 2 iestatījumi katrai aizsardzībai. Nevis tā kā šeit. Tāpēc, ka šeit ir pamata aizsardzība un mums jānodrošina, ja, visi kriteriji. Jums tagad viņi ir kā papildu aizsardzība, tas vienkārši izreisināt, lai patrenēties, ko un kā. Un atkal šeit ir rekordi, cik aizsardzības šeit jums ir, bet jums ir tikai 2 aizsardzības, ja? Jums šeit ir tikai 2 aizsardzības. Nu, vot, īsumā no manas puses viss. Tad, ko mēs darām tālāk? Nu, pa lielam būs jautājumi, varētu man rakstīt, zvanīt, kā es jau teicu, tikko būs vektoru diagramma, tātad labāk uzreiz uz pārbaudi, lai būtu viss tur pareizi, lai nebūtu kļūdas, jo parasti vienmēr ir kļūdas sākuma stādījā, lai tā kļūda pēc tam neparādās visur, lai viņi varētu laicīgi izlabot. Tas ir viens, un otrais, pēc pieprasījuma pa lielam mēs varam tātad plānot konsultācijas. Piemēram, kā šodien, tad trešdiena 4:30. Tā kā, bet, kā saku, var plānot individuālās konsultācijas, tāpēc, ka katrs darīs, tātad pildīs kursa darbu savā laikā. Nu, vot, īsumā no manas puses tad par kursa projektu ir viss. Ja varbūt Gatim ir kādi jautājumi. O, nākamreiz mēs arī tiekamies, vai šitā tā pēdējā reize? Nu, Kursa darbu. pa lielam tas bija pēdējais, ko mums šodien jāapskatās, tāpēc nākamreiz pēc pieprasījuma. Skaidrs. Pieprasījums būs, tad jā, tad konsultācija. Vienkārši jaunu materiālu es nestāstīšu. Ja būs kādi jautājumi, tad kaut ko jāpaskaidro vai kaut ko jāpaskatās palabo, tad lūdzu, jā, mēs varam plānot, kā principā man nav problēma katru trešdienu, tad taisīt konsultāciju. Vienkārši, ja neviena nav, tad, nu, ko tad darīt? Bet, principā, šito laiku mēs varam ieplānot līdz, tātad, līdz beigām, līdz semestra beigām. Jā, skaidrs. Ok, tā kā tā. Tātad, tālāk viss ir atkarīgs no jums. Mhm.
Labi, tad šodien viss. Un vēl vēlreiz atgādinu, ja tātad kursa darbs jums ir nepieciešams, lai būtu gala atzīme par priekšmetu. Un eksāmens arī būs. Nu, līdz tur atkal Dolgicers var kaut ko domāt, bet mums tātad idejiski ir vidējs aritmetiskais no eksāmena un kursa darba gala atzīme. Mhm. Tāpēc jāuzraksta pie Dolgicera eksāmena un tad jāuztaisa kursa darbu. Nu, ja Dolgicers kaut ko tur par savu, teiksim, daļu pats izdomās, tad viņš ir galvenais, tā kā teiks, tā arī būs. Labi, jā.